arī padomju muzejs. Tikai viņš nevis ir āmuri, bet ir sēnīts. Es gribētu teikt, ka vispirms jāsāk ir ceļu uz Siguldu, jo kamēr līdz viņai atbrauc, kamēr līdz viņai atbrauc, var tas garstāvoklis sabojāties. Īpaši uz lielā apveda ceļa un ieraugot arhitektūras 20. gadsimta arhitektūras pēru pašu Sigultu sēnīti, kurā, kā jūs ziniet, bija slavens restorāns. Es braucot uz Rīgu un braucot apakaļ vienmēr domāju par to, un es viņā redzu diezgan tādu radošu māksliniecisku vidi. Un īstenībā tas varētu nebūt nemaz 20. gadsimta, cik man minūtes palikuši. 20. Tas ir padomju laika muzejs, bet īstenībā tas padomju laiks jau saistījās ar ļoti vērtīgu laiku tieši mākslā un arhitektūrā. Un, ja mēs zinām tādu vīru kā Le Corbusier, tad viņš bija pamatlicējs šāda veida arhitektūrai, tikai, protams, sēnīte sit viņu puši ar to, ka viņi vēl nāca arī klāta vēl plastika. Un īstenībā, ja tā padomā, tad es nemaz nezinu vispār analogu kaut kam tādam, katrā ziņā Latvijā tiešām nē. Un es domāju, ka tādai pēlē vajadzētu arī kalpot kaut kādai tādai idejai, kas ir zem šī sirpja un varbūt arī sēnes. Bet es domāju, ka viņā nevis rādīt tikai tas, kas ir bijis 60. gados, bet tas bija tā laika avangards. Un daudz mūsu cilvēku laika biedru sirdīs tas bija arī kaut kāds avangards, ko gribas redzēt un ko gribas pabūt. Un viņš arī tās varētu iet laikiem cauri, kur būtu arī avangarda lietas gan mākslā, gan arī tehnikā, zinātnē. Un tur ir kaut simpozijas, tur ir pagrabiņi, kuros var būt arī atbilstošas izstādes. Un darboties arī apkārtnes tas nelielais skvērs, jo īstenībā ļoti pārdomāta gan ārējā vide, gan arī pat arhitektūra un interjeri. Un kas palīdz? Es nezinu, vai kam tas pieder Siguldai vai ne? Privāts pāršodās. Nu jā. Var nopirkt. Sametam? Paldies!